Motorsportam papildus tās vizuālai pievilcībai ir jāizpild arī daudz svarīgāka loma tehnikas un drošības attīstīšana automobīļu un motorsporta dažādajās jomās. Tāpēc gandrīz visiem pasaules lielākajiem auto un motocikla ražotājiem ir savi sporta departamenti. Turklāt laikā ir darbojies simtiem neatkarīgi mazo ražotāju, kas koncentrējušies tieši uz sacīkšu transporta līdzekļiem. Igaunijā ir darbojušies 8 uzņēmumi, kas ražojas sacīkšu transporta līdzekļus. Kristians Sār un Ko Tallinas autoremonta rūpnīcā, vēlāk pazīstam kā Kavor, Vihru rūpnīcā kopuzņēmums Estek, Teras rūpnīca, Viro kopuzņēmums, akciju sabiedrība Voidu Soidu tehnika un AIR. Papildus šiem tika būvēt dažādi sacīkšu transporta līdzekļi arī Igaunijā dažādos klubos, uzņēmumos un arī privātajās garāžās. Ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, Igaunija ir bijusi pasaulē lielākā sacīkšu transporta līdzekļu ražošanas valsts attiecībā pret tās iedzīvotāju skaitu. Mēs esam ražojuši sacīkšu motociklus un automobīļus praktiski nepārtraukti no 1938. gada līdz mūsdienām. No 8 ražošanas uzņēmumiem šobrīd ir palicis tikai 1, bet vienreizējos gadījumos tiek ražot daudzveidīgāki transporta līdzekļi.